Šodien tāds silts laiks. Atbraucām uz dārziņu, jo šodien ir jāizdara divas lietas. Jānovāc saldie kartupeļi un jānovāc zemes mandales. Saldie kartupeļi šobrīd izskatās tā. Nedaudz apsalušas lapas. Zeme vēl īstenībā siltā apakšā. Tā ka šogad varētu būt beidzot arī normāla raža viņiem, jo pagājušajā bija plūdi, viss mums noplūda, bet šogad plūdi tik lieli nebija. Viena brīdī gan bija, bet līdz šejienai daudz neizsniedzās viņi. Un tad parādīšu, kur mums ir arī zemes mandales. Te jau vispārējais novāks ķiploki. Tur vēl bija kartupeļi, tomāti. Viss novāks, un te palikušas zemes mandales. Aptīsimies, kādas viņas izskatās. Vienu daļu jau mēs novācām jau kādu gandrīz mēnesi atpakaļ testa režīmā. Tagad novāksim otru. Vēl mēs ievācām arī cigoriņu sēklas. Cigoriņi bailētas sēklās. Te viņi mums auga. Nākamgad sēsim un ievāksim stakni un taisīsim kafijas dzērienu. Nu, ko tad raksim vaļā un skatīsimies, kas te ir sanācis. Vēl kamēr mēs gatavojamies rakšanai, parādīšu, kādas mums ir izaugušas vīģes. Mēs atvedām spraudeņus no Vācijas, no draugiem. Un te izauga 1, 2, 3, 4, 5. 5 no kaut kādiem 15 vai 20 spraudeņiem ieauga tomēr. Un kā pārsteigums bija tas, ka izrādās, ka viņas var dzīvot pilnīgā slapjumā, jo te iekšā bija sakrājies daudz ūdens, no lietus viss bija slapš. Un viņas te ļoti labi jutās, jāsaka. Bija, protams, tādi, kas appuvuši galiņi bija, bet kopumā diezgan labs rezultāts. Tā ka šos mēs stādīsim kaut kur zemē jau, vai podiņā un siltumnīcā skatīsimies. Tā ka ir mums arī vīģes šogad izaugušas. Tā laksti ir novākti. Un jāsaka, bija cerīgi, daži kartupeļi jau bija redzami. Skatīsimies, kas ir zem plēves apakšā. Tālāk mums iet otrais ķekars šobrīd. Jāsaka, ir maziņi, bet tie ir lielākie, kādi mums ir bijuši vispār. Līdz šim. Jo no pirmā bija ķekarši šī tik te tikai. Un no otrā ir tik, un tur vēl var redzēt, ka ir bišķīt jāparok vēl. Un kartupeļi ir nolasīti. Un sanāca mums viņi tieši tik. Viena nepilna melnā kastīte. Tā varētu būt kādi 2-3 kg. Nu, drīzāk 3 kg kartupeļu. Jāsaka, kad sēklē mēs izmantojām tiem stādiņiem, lai saaudzētu, varētu būt kādi 2 kg. Tā ka ir drusku vairāk. Bet nu šie toties ir pašu audzēti, nav tik lieli, protams, kā veikalā, bet viņi ir pilnīgi bez mēslojumiem. Vienkārši iestādīti un novākti, un nekas nav darīts viņiem. Ne laistīti, ne kaut kas mēslots, nekas vispār. Es domāju, ka varēja būt labāk, bet ir pietiekami labs rezultāts. Tagad tikai jāpadomā, kā teiksim, pārīti no viņiem saglabāt uz nākamo sezonu. Pāris idejas jau ir un vēl domājums nākošu sezonu. Vajadzētu laikam nopirkt kādu šķirni, kas ir visziemcietīgākā, ja visagrākā un ātrāk ražo. Jo te varēja redzēt, ka viņi vēl gribēja ražot. Daudz, kur vēl bija tādi tieviņi, viņi varētu ražot, bet daži jau bija tādi kā satrupējuši. Tos mēs arī šeit nelikām iekšā, bet, piemēram, šitās te vēl viņi gribētu augt vēl un augt kādu mēnesi droši vien. Tā ka vajag labāku šķirni, neplūstošu zemi, jo tomēr tie plodi bija drusku ietekmējuši sākumā. Bet kopumā es domāju, ka rezultāts ir labs. Un ko tad vakariņās ēdīsim saldos kartupeļus, jeb batātes. Un tagad iesim rakt zemes mandales. Nu, lūk, zemes mandales. Ļoti interesanti, cik viņu apakšā būs. Aiziet! Izskatās. Te, kur ir maziņas. Nu, kāda ir iekšķiņa.
Jā, viņi sabiet atpakaļ. Ja es domāju, metode, kā viņus tā savā labāk sadalīt. Labi, lasīsim nost visu un tad beigās jums parādīsim, cik ir sauguši. Reku izdevās smuki izņemt ķekariņu vienu. Kādas viņas izskatās. Kā mazi kartupelīši arī. Šobrīd esam nolasījuši, laikam, cik tādiņus, cik mandaļas tādas. Tas ir 5, 6. Tas ir no 6 šobrīd, tā kā turpinam vēl. Un lūk arī rezultāts. No 10 mandalēm ieguvām vairāk kā 100 mandalas noteikti. Tā ka tagad tikai jāskatās, kādas receptes ir, jo pagaršojusi esam. Garšo tāda riekstēna garša viņām ir. Drusku arī kā mandaļēna garša, protams. Tā ka skatīsimies, kā viņas mums te garšos un stādīsim nākošu gadu atkal. Tā jau būs vairāk droši vien. Ko? Kas mums vēl šodien dārziņā ir darāms? Apskatīsimies. Zāle jāpabeidz nopļaut. Šīs dobas jau ir beigušās. Un apskatīsimies vēl, te mums ir nelielā stādaudzētava ērkšķogu krūmi. Ļoti garšīgas ērkšķokas, un mēs pārstādījām te no spraudenīšiem. Tā ka te ir kaut kādi 20 ērkšķogu krūmi arī. Tā ka tie būs jāved uz laukiem arī. Un jāpārstāda tur. Un tad ēdīsim daudz ērkšķogas. Te vēl ir pūpoli, nokaranais kārklas aug. Šities, laikam, fizālīcu laug. Un tik gatavojas. Nu, laikam jau, nezinu, vai viņš te paspēs kaut ko nogatavoties vispār. Nevar zināt. Lūk tā. Un starp citu, āboli šogad bija daudz un super garšīgi visi. Sarkanie vēl pilna ābele. Vēl ļoti daudz viņa būs. Nav kur likt. Bet nu super garšīgi arī viņi ir. Jātaisa sulas vai etiķi. Labi. Tas laikam šajā reizē arī viss. Un tiekamies kādā no nākamajiem video.